bija otra persona, kas brauc uz Grieķiju, brauc uz Janīnu. Grieķijas karogs, un tas mans jautājums bija, ko īsti Grieķijas karogs nozīmē. Es tā īsti izstāstīšu. Tas krusts ir tā kā, viņi ir ļoti ticīgi, ortodoksalā ticīgi, un karogs sastāv no 9 strīpām, 9 strīpas ir 9 zilbas, un tas viņu, tās zilbas ir grieķu valodā nozīmē brīvība vai nāve. Tad, jā, mans lidojums, viss process līdzīgi, aizlidošana no lidostas uz autobusu, 3 stundas brauciens, tad no Atēnām uz Janīnu, apmēram 6 stundu braucienā ar autobusu, atbrauc uz pilsētu, protams, vai sagaidīt vai nesagaidīt, tas tāds jautājums. Par viesnīcu, ļoti laba, istabā 2 cilvēci, uz istabu ir arī duša, toalete, bet nav virtuves, nekur nav virtuves. Istabiņā ir leduskapis, ar to var iztikt. Mums nodrošināja 2 sēdienviesas, tā ir šādā tīri normāli, bet visiem CLD ir jā. Universitātes slimnīcā, tāda diezgan liela slimnīca, pēdējā 3 nodaļām. Un tā, diezgan interesanti. No 8. augusta parādījās arī grieķu studenti, kas ļoti izpalīdzīgi bija gan ar pacientu aptaujāšanu, gan ar rezultātiem visu ciku. Man visnetīkākais, protams, bija tas, ka es redzēju kaut ko pilnīgi atšķirīgi no tā, kas šeit ir. Ja šeit ir par tālu sēdīgi grāmatā, tad tur es to redzu katru dienu, dažādas formas un visu pārējo. Sociālā programma nebija nodrošināta, to mēs paši domājam, bet tā kā Janīna ir tādā tuvu jūrai un tāda kultūras centri ir arī tuvu, tad visur var aizbraukt stundas,